Runāja, paldies. Svarīga ir pat mākslīgais intelekts, pateica, ka svarīga ir ticība nākotnei. 8 lati bija pabalsts tad, kad bērni dzima. Tagad izrādās ir 200 un nedzimst. Un visi sēž un domā sarežģītas schēmas un mehānismus, sēž Rinkēvičs un saka, es taču esmu prezidents, kas zina, ko grib Latvija. Kad viņam prasa par demogrāfiju, viņš sāk locīties tā kā tārps. Tas nav Latvijas prezidents, tas ir aģents, tas ir iesūtīts ārzemju aģents. Braže, Siliņa, viņi visi runā riņķī apkārt, un es jums saku būtisko. Neviens pabalsts man nepiespiedīs radīt pēcnācējus. Ja es zinu, ka Latvijas nākotne, Hermanis vai Helmanis, viņš pasaka, Izraēla, es viņam prasu, Izraēla taču ir konflikts ar arābu pasauli, tad mūsu nākotne ir konfrontācija ar Krievu, viņš saka, jā! Un jūs sakat, ka man šeit ir jārada pēcnācējs.